Šeit ir izveidots neliels programmas kods, lai demonstrētu to, kā var izmantot ārējo pārtraukumu. Tātad šajā gadījumā sākumā ir tātad nodrošināta B un D porta inicializācija. B portā ir norādīts, ka PB0 pieslēgvieta darbosies kā izeja. Pie PB0 pieslēgvietas, tas nozīmē, ir pieslēgta gaismas dioda, kura tiks vadīta, uz kuru tiks padots attiecīgs signāls. Savukārt pie D porta PD2 pieslēgvietas ir pievienota spiedpoga, un tāpēc šī pieslēgvieta ir iestīta kā ieeja, un pie tās ir aktivizēts arī iekšējais augsta līmeņa signāla piesaistes rezistors. Neskatoties uz to, parasti schēmā ir ieteicams tomēr arī pievienot arī ārēju piesaistes rezistoru, lai drošības nolūkos tas tiešām arī nostrādāt. Protams, iesaistīti pārtraukumi atbilstoši un iespējot pārtraukumi, kā mēs redzam, galvenās funkcijas ciklā darbības šobrīd netiek veiktas, taču šeit varētu būt pievienotas citas darbības, kuras tiek veiktas, kamēr nenotiek pārtraukums. Savukārt pārtraukumā tiek mainīts gaismas diodas stāvoklis. Tātad sākumā, kad nospiedīsim spiedpogu, tā tiks ieslēgta, pēc tam nospiežot atkārtoti spiedpogu, gaismas dioda tiks izslēgta, un tā tas atkārtosies, kad notiks pārtraukums. Apskatīsimies, kā tas darbojas tātad simulācijā. Tātad šeit pie B porta PB0 pieslēgvietas ir pievienota dzeltenas krāsas gaismas dioda un strāvu ierobežojošs rezistors. Tātad gaismas dioda tiks ieslēgta un attiecīgi izslēgta, kad tiks nospiesta spiedpoga. Savukārt pie D porta PD2 pieslēgvietas, kurā ir int 0 šis ārējais pārtraukums, iespējams, ir pievienot spiedpoga. Tātad, kura pados zemu takts signāla līmeni, tātad nomainīs, tas nozīmē no augsta signāla līmeņa šeit signāla līmeni uz zemu, kad tā tiks nospiesta. Tas nozīmē, būs novērojami krītošā tātad fronte. Tad apskatīsimies, kā tas darbojas. Tātad šeit šobrīd gaismas dioda mēs redzam ir izslēgtā stāvoklī, nospiežot spiedpogu, gaismas dioda tiek ieslēgta, nospiežot vēlreiz spiedpogu, tā tiek izslēgta. Atkārtot mēs redzam, ka mēs varam ieslēgt un izslēgt gaismas diodi, un tas notiek momentāni, tas nozīmē bez aiztuves, un šeit arī parādās tas, kāpēc ir izdevīgi izmantot pārtraukumus. Ja jums ir nepieciešams tātad veikt kādu darbību momentāni, nekavējoties. Tas nozīmē reaģēt uz kaut kādu notikumu nekavējoties. Piemēram, ātras reakcijas sistēmās tas ir ļoti būtiski.